vai paši vecāki ir empātiski viens pret otru, vai ir tādi līdzjūtīgi, vai paši vecāki atvainojas viens otram, kad kaut kas tā kā ne tā sanāk, un mums visiem kaut kas ne tā sanāk, kaut ja mēs uzkāpam otram uz kājas, citā reizē vienkārši pasakam sliktus vārdus, un arī tajās situācijas, kad mēs pasakam sliktus vārdus, mums arī būtu jāpasaka, kad es riktīgi aizsalos, un šodien bija tāda grūta diena, un bija tāds liels stress. Man nevajadzēja tā darīt, bet, kad ir liels emocijas, reizēm ir tā, kad var norauties un pateikt lietas, ko nedomā. Un nereti var izmantot arī šo te pieeju, kad pamēģināsim vēlreiz, un tas ir pavisam vienkārši, kad, ja radusies kaut kāda domstarpība, vienalga par ko, kaut kāda sastrīdēšanās, tad arī var pēc tam tā kā, atpakaļ tā kā pie bērna, un arī atvainoties teikt, hei, tā kā bija grūta diena, tu gribēji darīt šo te, bet man nebija laika iedziļināties, un tāpēc arī tās rēģēja. Mēs varam pamēģināt vēlreiz. Tu teici, ka tu gribi darīt to un to, man šķiet, ka tas bija forši, bet vienkārši šobrīd man nav tās enerģijas, mēs varam sarunāt, ka darīsim citā reizē.